Vai arī tu esi cilvēks, kas vienmēr grib vairāk? Ir tādi cilvēki, kur dzīvo ar nemitīgām alkām pēc kaut kā lielāka, labāka un aizraujošāka. Viņi skatās uz horizontu, sapņo par nākamo lielo iespēju, bet, kad ir rokas stiepiena attālumā, tā viņi to ignorē, jo prāts jau skrien pie nākamās. Šāds cilvēks ir kā ceļotājs, kurš steigā metas no vienas pilsētas uz otru neapstājoties, lai izbaudītu skatu, lai iedzinātos brīdī. Viņš ir pārliecināts, ka īstā laime, veiksme vai izrāviens gaida kaut kur tālāk, bet realitātē viņš palaid garām to, kas jau ir tepat. Šī vēlme pēc vairāk nav slikta, tā dzen uz priekšu, liek sapņot un tiekties. Taču problēma rodas, ka šī tieksme kļūst par ieradumu, kas neatļauj apstāties un novērtēt to, kas jau ir pieejams. Dziļākā būtībā cilvēks iespējams baidās apstāties, jo tas nozīmē sastapties ar realitāti, ar nepieciešamību izvērtēt, izlemt un rīkoties. Iedomājies mūsu kriptomānijas virtuālo pasauli, kurā pulcējas vairāk kā 10 000 kripto entuziastu. Katru nedēļu tiek prezentētas jaunas iespējas, inovatīvi projekti, investīciju piedāvājumi, jauni blokķēdes risinājumi. Šīs idejas ir rūpīgi izstrādātas ar reālu potenciālu mainīt spēles noteikumus, taču realitāte ir pārsteidzoša. Aptuveni 90% no šiem entuziastiem šīs iespējas ignorē. Kāpēc? Jo viņi ir aizņemti ar nākamo lielo iespēju. Viņi pārlapo fórumus, analizē ierakstus, tikmēr reālās iespējas, kas varētu nest peļņu, attīstīties, paliek nepamanīts. Draugs, varbūt ir vērts uz mirkli apstāties, iedziļināties tajā, kas tev priekšā. Ne viss, kas spīd, ir tālumā. Zelts ne viss, kas ir tepat, ir garlaicīgs. Kriptomānija vai jebkurā citā jomā apstājies, izvērtē, izmēģini. Varbūt tieši šī iespēja, ko šodien ignorē, ir tā, kas tevi aizvedīs tālāk. Beidz skriet un sāc būvēt. Patiesas progress slēpjas nevis nākamajā sapnī, bet darbībā.